Rīgas Tehniskās universitātes maģistratūras students Austris dodas uz Frizētavu. Šoreiz tā būs vieta, kur viņš piepildīs solīto izaicinājumu. Es esmu satraucies riktīgi. Pieraksts uz 9. Oskars. Man papriekš ir jautājums, ko viņš pats vēlas. Skaidrs, Dinamo Rīga logo un lauva. Jo, sanāks tev pa valām. Tad sāksim ar mazgāšanām. Jā, bet man kot... Kaut kā mazgā matus. Tā, vecīt, davai, turies. Nē, man kota riktīgi, es nevaru. Matu mazgāšanu nomaina ne tik smieklus raisošā matu griešana, bet tas ir tikai pats sākums ceļā uz Austra izaicinājumu. Es kaut kā nevaru pretoties izaicinājumiem un tāpēc arī piekritu. Jo, ja tu pasaki kaut ko, tad tu esi arī apņēmies to izdarīt. Tad, kad es jau rakstīju, es arī domāju, ka es tomēr kaut ko tādu arī izdarīšu. No tā visa, ko es uzrakstīju. Būs logo uz galvas, būs tetovējums un es pārpaldēšu Daugavu. Labi, ka vēl Daugavu nepaprasīju pārpaldēt. Šodien satiku kursu biedreni no paša rīta. Labāk būtu neteicis. Jā, labāk būtu neteicis. Stulbs to esi. Neraugoties uz epitetiem, kurus Austris uzklausījis, viņš ir gatavs savu pakausi atvēlēt Dinamo logotipam. Sāksim tetovēt? Jā, tas gatavs? Jā. Tiešām? Jā. Tiešām? Viss ok? Es jau sen biju gatavs. Sākam. Pirmā līnija. Pašlaik tas ir skice, kas tiek veidot ar mašīnīti. Pēc tam mēs iesim ar bādas nazi. Griezīsim, lai viņš tāds tīrāks. Es vēl patiesībā tās lauvas pārdomāšu, kā viņas uztaisīt tā, lai pēc iespējas lauvīgāks viņas būtu. Process ilgs teju 3 stundas. Austris ik pa brīdim paņem mazas kakla izstaipīšanas pauzītes, tad matu tetovētājs ņem palīgā matu krītiņus, acu zīmuļus un skropstu tušu, lai izliktu akcentus rotājumam, kura mūžs būs aptuveni 2 nedēļas. Super! Riktīgi! Eicu nost. Kruti. Tačaļi, es savu esmu izdarījis. Tagad es no jums gaidu daudz, jo daudz uzvaru. Tikai Rīga, tikai Dinamo. Agnese Drunka, Aigars Ulmanis, bez tabū.